Labdien! Kā jūs redzat, divi bruņinieki, vienam ir uzvilktas slāvu bruņas 13. gadsimta, un otrām ir tipisks Eiropas apbruņojums. Tātad svaram, protams, te ir redzams, ka slāvu cīnītājs ir krietni smagāk, bet viņam arī aizsardzība ir krietni lielāka nekā viduslaiku, piemēram, 13. gadsimta bruņiniekam Eiropas. Jā, viņam bija tikai bruņu krēkls pārsvarā kā apbruņojums. Slāvu cīnītāji izmantoja plakšņu bruņas, jo viņam bija sastapās ar nomādiem un tā tālāk, un tie šauja ar lokiem, ja, un bruņu krēkls netur loku vispār bultu. Nu, tātad redzēsim, ka mums puiši var parādīt. Tagad uzstāsies mums bruņinieks Halmagors un Reis. Nekarsīsim viņus karstā saulē, lai uzsāk cīņu. Aplausī mūsu Rīgas bruņiniekiem! Laiks! Cīņa ir apstādināta. Šī cīņā mums konkrēti uzvarētāji nav. Mēs neredzējām izteikti līderi. Līdz ar to tad bruņinieki cīnīsies tālāk.